attīstās atkrastes vēja parka Elvinda projekts. Viesojos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kur tiekos ar Elvinda projekta nodaļas vadītāju Jāni Ločmeli. Kas līdz šim jau ir paveikts un kādi būs nākamie soļi? Un arī, protams, visiem interesē, kad atkrastes vēja parks tiks uzbūvēts, kādi ir plāni? Jā. 2023. gadā esam uzsākuši ietekmes uz vidi novērtējumu programmu, veicām sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, saņēmām uzdevumus, kas mums ir jāizpēta projekta laikā. Un 23. gadā arī piesaistījām Eiropas Savienības līdzfinansējumu 50% apmērā no Eiropas klimata un infrastruktūras aģentūras INEA. Un šobrīd ir sācies tāds aktīvs jau pētījumu darbs. Esam noslēguši līgumus par 12 pētījumu veikšanu, kas jau ir sākušies. Es teiktu, ka tie ir tādi apjomīgākie un lielākie pētījumi, kas mums ilgs līdz 27. gada beigām. Un tad lielais plāns ir, kad mēs pabeidzam ietekmes uz vidi novērtējumu 2028. gadā, un ja šie rezultāti ir sekmīgi, tad mēs 2029. gadā varam organizēt atkrastes vēja parka teritorijas izsoli, un tad attiecīgi izsoles uzvarētājs jau varēs sākt plānot šos vēja parka projektēšanas darbus un celtniecības darbus, un tad uzbūvēt vēja parku pēc plāna līdz 2035. gadam, un pēc tam attiecīgi šis vēja parks darbosies vismaz 25 gadus. Elvin tiek būvēts sadarbojoties divām valstīm, Latvijai un Igaunijai. Kāda šobrīd ir sadarbība starp abām valstīm un varbūt kā notiek darba dalīšana? Kurš par ko atbild un kā jūs vērtējat šo sadarbību? Jā, tas ir būtiski uzsvērt, ka tas ir pārrobežu projekts, kas ietver divas teritorijas, vienu Igaunijas teritoriju un vienu Latvijas teritoriju. Un tāpat laikā arī tiks izveidots 4. elektroenerģijas starpsavienojums starp Latviju un Igauniju, kur tad augstsprieguma tīkls no Latvijas puses un Eleringa no Igaunijas puses sāk šos plānošanas un izpētes darbus. Tātad šis projekts ir arī par elektroenerģijas, drošības stiprināšanu mūsu reģionā. Jāsaka, ka līdz šim šī sadarbība ir bijusi ļoti laba, jo mums ir, dažādi šie uzraudzības līmeņi. Ir projekta vadības grupa, kurā ietilpst pārstāvji gan no Latvijas ekonomikas ministrijas, gan no Igaunijas klimata ministrijas, gan no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, gan no Igaunijas vides investīciju centra. Šī ir tā, galvenā tāda vadības grupa, kurai atskaitās projektu vadītāji. Es esmu projektu vadītājs no Latvijas puses, un līdzīgs projekta vadītājs ir no Igaunijas vides investīciju centra. Un tad mums apakšā ir arī tādas mazas komandas, ar kurām tad mēs arī plānojam visus darbus un organizējam pētījumu iepirkšanu un veikšanu. Un šī sadarbība ir ļoti laba, jo mēs mēģinām visus pētījumus pēc iespējas iepirkt kopīgi, kas mums ļauj arī dabūt izdevīgāku cenu no piegādātājiem, kad tiek pētīta nevis viena teritorija, bet divas teritorijas, kas pēc apjoma ir lielāks darbs. Un ļoti būtiski ir arī šī ekspertīze, jo, ja mēs strādājam šādā starptautiskā komandā, tad ir kaut kādas lietas, kur varbūt mēs esam pieredzējušāki un varam padalīties ar Igauniem ar savu praksi, un atkal Igauniem ir sava, prakse un sava ekspertīze, un tādējādi mēs arī, šajās kopīgajās sanāksmēs varam pieņemt efektīvākos lēmumus par turpmākajiem soļiem. Vai jūs esat analizējuši arī situāciju ar atkrastes vēja parka attīstību pasaulē, Eiropas Savienībā, kur visvairāk attīstās un cik lielas ir šīs vēja parku jaudas? Jā, kopumā pasaulē ir uzbūvēts vairāk kā 70 gigavati atkrastes vēja
no kā puse apmēram ir Eiropas Savienībā, un ļoti liela daļa ir tieši Ķīna un Āzijas reģions. Un tas, ko redz, kad Ķīnā gan sauszemes vējš, gan atkrastes vējš attīstās ļoti strauji, jo viņi saprot, ka atjaunojamā enerģija tā ir nākotne, kurā ir jāiegulda. Vai arī Pāvilostas iedzīvotāji saprot? Jā, tas ir arī labs jautājums, jo mēs arī, komunicējam ar iedzīvotājiem caur dažādiem viedokļu rakstiem, ko mēs ik pa laikam publicējam un mēģinām izglītot un stāstīt par potenciālajiem labumiem ekonomikai, ko mēs iegūstam no vēja enerģijas. Tāpat 2024. gadā mēs organizējām arī tādas izpētes vizītes uz Dāniju un Nīderlandi, kur mēs bijām aizveduši arī gan ekspertus, gan arī vietējo pašvaldību pārstāvjus, iepazīstināt ar šo vēja enerģijas praksi, kas ir Dānijā un Nīderlandē, un kā tur tieši pašvaldības un iedzīvotāji attiecas pret šiem jautājumiem. Un mēs arī, protams, turpināsim arī to darīt, gatavot gan viedokļu rakstus, gan arī organizējot kaut kādus papildus seminārus. Un šobrīd mēs esam, sapratuši tās galvenās bažas un uzklausījuši, kas ir svarīgi, kāda varētu būt ietekme uz turismu, uz ainavu, uz ikdienas dzīvi un paradumiem. Un šos visus aspektus mēs arī tagad pētam ietekmes uz vidi novērtējumu procesā. Bet, tādi kā kaut kāds tās praktiskais labums vai piemērs, ko mēs jau šobrīd redzam, kaut vai tādas mazās lietas, kā tās pašas izpētes, kas mums notiek. Piemēram, mums tiek veikts tagad putnu pētījums, ko veic Igaunijas kompānija, un tad kā savu, ostu, no kā šis kuģis kopā ar ornitologiem brauc uz mūsu laukumu un veic šos pētījumus, viņi izmanto tieši Pāvilostu. Tā, ka tomēr tas ir mazais, bet jau taustāmais tāds pienesums vietējai ekonomikai, jo šie cilvēki tāpat kaut kur uzturās, kaut kur viņi vakariņo. Un tas ir tas stāsts, ko mēs būvējam, ka tās lielās lietas sāk veidoties no tiem mazajiem pakalpojumiem. Vai iedzīvotājiem un pašvaldībai, kas atrodas atkrastes vēja parka tuvumā, arī tiks piemēroti kompensācija maksājumi, kā tas ir par sauszemes vēja parkiem? Jā, šis normatīvais regulējums paredz veikt arī kompensējošos maksājumus ne tikai par sauszemes vēju, bet arī par atkrastes vēju. Šobrīd šis regulējums paredz, ja atkrastes vēja robeža atrodas tuvāk par 25 kilometriem no krasta, tad tieši tāpat kā par sauszemes vēju, arī par katru 1 megavatu, kas tiks saražots atkrastē, attīstītājiem ir jāmaksā 2500 eiro, kas sadalās starp vietējo pašvaldību un iedzīvotājiem, kas atrodas tuvāk krasta līnijām. Kāda šobrīd ir interese no potenciālajiem vēja parku attīstītājiem? Kāds varētu būt kopējais šī projekta budžets? Un cik jaudīgs šis vēja parks būs? Šobrīd mēs esam tikai tādā, pētījumu sākuma stadijā, kad mēs esam uzsākuši šos daudzos pētījumus, kur mēs iegūsim arī ļoti vērtīgus datus par pašu teritoriju, lai saprastu, cik viņai ir piemērota atkrastes vēja parkam. Protams, tas mērķis ir katrai valstī attīstīt līdz 1 gigavatam šo maksimālo jaudu, bet cik reāli, un vai šī teritorija būs pieejama, to mēs redzēsim tikai turpmākajos gados. Bet kopējās investīcijas tiek laistas? Un kopējās investīcijas, tas, ko mēs redzam šobrīd pasaulē, kad, lai uzbūvētu 1 gigavatu atkrastes vēja parku, tad šīs investīcijas pārsniedz 3 miljardus eiro, kas ir jāveic attīstītājiem. Labi, paldies. Lai veicās. Jā, paldies.